Loskutova atcels un ģenerālprokurora vadītās komisijas darbs ir tikai juridiska formalitāte. Ar šādiem izteikumiem klajā nāk aizsardzības ministrs Vinets Veldre. Tiesību speciālisti to sauc par klaju necieņu pret likumu. Negaidīts balsojums Saeimā. Pašiem par lielu pārsteigumu deputāti nobalso pret pretrunīgi vērtētās tiesneses Velgas Gailītes paaugstināšanu amatā. Gazprom brīdina, gāzes cenas būs vēl lielākas. Tikmēr Jelgavas pensionāri raksta vēstuli valsts augstākajām amatpersonām un lūdz nepieļaut plānoto gāzes tarifu kāpumu, jo pārtikai naudas paliek arvien mazāk. Kalendārs vēsta šodien aktrisei Verai Singijevskai 85. Lai arī mākslinieci jubileju jau nosvinējusi, Panorāma tomēr devās ciemos, cerot, ka būs kāda tortīte kaut bez svecēm. Labvakar, ziņu pusstundā. Šodien uz pirmo sēdi sanāca valdības izveidotā komisija, kurai trieciena tempā 2 dienu laikā jāsagatavo juridisks atzinums par to, vai KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs ir atbildīgs par birojā pazudušo naudu. Taču komisija vēl būtības sākus vērtēt Loskutovu iespējamo vainu, kad aizsardzības ministrs jau paziņoja, ka Loskutovs amatā nepaliks. Komisijas izveide esot vien formāla procedūra. Veldres izteikumu asti kritizējis ģenerālprokurors. Jānis Maizīts uzskata, ka šāds ministra paziņojums izzīmējot bīstamu tendenci. Vairāk ziņo Jānis Geste. Pirmajā sēdē bija plānots tikai vienoties par procedūru, kā turpmākās dienas komisija strādās. Pēc būtības nekāda lēmuma netika pieņemta. Taču viens no komisijas locekļiem, Tautas partiju pārstāvošais aizsardzības ministrs Vinets Veldre, šodien jau pasteidzās paziņot būtībā komisijas gala lēmumu. Komisija jau sastādītā komisija jau vien ir atzīstams par faktu par atsādināšanas procedūru uzsākšanu. Tur nav nevienam šaubu. Veldre uzskata, juridiskais formulējums esot svarīgs, taču Loskutovu darbu pierādot, ka viņš KNAB vadīt nevar. Vai lēmums par KNAB priekšnieku pieņemts politiķu starpā? Veldre vairījās atbildēt. Protams, juridiskais formulējums ir svarīgs, jo es pieļauju, kā es redzu, kāds cilvēks rīkojas. Valdības slēgtā sēdē saka vienu, iznāk pie jums žurnālistiem, saka pilnīgi pretējo. Par Veldres izteikumiem sašutas komisijas vadītājs ģenerālprokurors Jānis Maizīts. Viņš uzskata, ja politiķi, nesagaidot komisijas lēmumu, jau vienojušies par Loskutovu atbrīvošanu no amata, tad pārkāpts likums un tas iezīmējot bīstamu tendenci. Proti šāds mehānisms izveidots, lai KNAB aizsargātu no politiskiem lēmumiem, jo birojas atbild arī par partiju finanšu kontroli. Ģenerālprokurors arī norāda, ka valdības atvēlētais laiks, būtībā 2 dienas, varētu izrādīties par īsu, lai sagatavotu kvalitatīvu atzinumu. Grūti pateikt, kā tas tālākais komisijas darbs arī sekmēsies, jo es nekad neparakstīšu tādu atzinumu, kas būs juridiski nekorekts. Premjeras Ivars Godmans, kurš šodien aicināja Loskutovu pašam atkāpties, šodien vairījās komentēt Veldres izteikumus un apgalvoja, ka koalīcija par Loskutovu atbrīvošanu neesot vienojusies. Es nevaru valdības izvirzīt pārstāvu teicienu šeit komentēt, viņš pats par viņiem atbild, bet valdība ir vienīgi tiesīga pieņemt lēmumu pēc komisijas, teiksim, slēdzienu, virzīt šo jautājumu tālāk vai nevirzīt uz Saeimu. Tur var katrs teikt, es neesmu no tiem, kam tur ir jāskat pakaļ, ko saka cilvēki. Katram jāatcīmredzot savu argumentu, to savu. Varbūt viņš vērtē, viņiem ir savs vērtējums, bet vienalga komisijā jānobalso par to. Tikmēr Aleksejs Loskutovs pieprasījis valdībai Veldri no komisijas atsaukt, jo uzskata, ka ministrs ar šādiem izteikumiem paudis necieņu gan pret valdību, gan pret komisiju. Rīt komisijā bija plānots uzklausīt Loskutovu viedokli, taču, ja vērtētāju vidū joprojām būs Veldre, Loskutovs uz komisiju neiešot. Godmans Loskutovu lūgumu nekomentē. Jānis Gestīngs, Graudiņš, Latvijas televīzija. Vakarpusē premjera Godmaņa pārstāvis izteicies, ka Loskutovu lūgumu komisijā nomainīt Veldri varētu izskatīt pirmdien valdības sēdē. Vineta Veldres izteikumus asi kritizē tiesību eksperti. Andrejs Judins piekrīt, ka aizsardzības ministrs jāizvieto ar citu cilvēku, jo citādi komisijas lēmums būtu ļoti apšaubāms. Veldres izteikumu liecinot, ka Loskutovu jautājums jau tiešām ir izlemts un pašlaik tiek pildīts formalitātes, lai legalizētu kādu pasūtījumu. Protams, cilvēks var nākt uz komisijas sēdi ar kaut kādām domām, taču Veldre atnāca ar gatavu lēmumu. Tāpēc nav šaubu, ka viņš nav tiesīgs šajā komisijā strādāt. Tā nav vienkārši slikta gauma, tā ir klaja necieņa pret likumu, tā izteicies Andrejs Judins.
Grāmatas tiesāšanās kā ķēķis iespējamā varona Velga Gailīte Zemgales apgabaltiesā tomēr nestrādās. Saeima šodien negaidīt nobalsoja pret tiesneses paaugstināšanu amatā. Tas ir vēl nebijis gadījums, kad parlamenta balsojumā kāda tiesneša kandidatūra tiek noraidīta. Opozīcija neslēp prieku, bet koalīcija centās izrādīt vienaldzību. Kas nenostrādāja citkārt labi ieļotajā balsošanas mehānismā Saeimā, skaidroja Karina Rubene. Par 33, pret 29, atturas 22, lēmums nav pieņemts. Balsojums, kas pēc būtības pazemina tiesnesi Velgu Gailīti amatā, zālē izsauc veselu emociju vilni. Parasti šajā zālē tiek atbalstīti tie cilvēki, kuri tādā vai citādā veidā ir izpelnījušies skandalozu slavu ar savu darbību tiesas sistēmā. Bet acīm redzot, šoreiz slēgtajā balsojumā tiešām deputāti balsoja pēc sirdsapziņas un nepieļauj to, ka tiesnesis, kurai nav visai laba reputācija, tika paaugstināta amatā. Daudz piezemētāki un skopāki ir koalīcijas pārstāvju komentāri. Šis gadījums, kad rajona tiesas tiesnesis netiek iecelts par apgabaltiesas tiesnesi, ir vēl nebijis precedents. Es nepazīstu šo cilvēku, man nav nekāda viedokļa par viņu. Kā jūs varējāt nobalsot? Es klausījos, ko teica komisijas vadītājs, tā mēs balsojam.